Hei, mans vārds ir Gunita Lagzīnas-Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 101. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Aizvadītajās brīvdienās es kopā ar grāmatu blogeriem no Liepājas puses, Maņečku un Lasītnašķi devāmies uz Rīgu, uz Rīgas grāmatu svētkiem, kas notika Nacionālajā bibliotēkā. Tie bija mani pirmie grāmatu svētki, es iepriekš esmu piedalījusies grāmatu izstādēs Ķīpselā šķiet kādus 3 gadus. Un no savām draudzenēm ceļabiedrinēm uzzināju, ka cilvēkiem ļoti patīk izpakošanas video. Tad es tagad parādīšu, kāds bija mans guvums pēc grāmatas svētkiem, neskaitot daudzās satikšanās ar tuviem autoriem. Tātad ar šo grāmatiņu es aizbraucu uz Rīgu, jo gribēju satikt Sanītas Strautnieci un dabūt autogrāfu viņas gada laiku sērijā šajā grāmatiņā, kur arī dabūju. Tad es satiku arī Māju Krekli, kura diskutēja par savu jaunāko grāmatu, bet šī nav jaunākā grāmata. Viņa ir vēsturiski biogrāfisko grāmatu autore un ne tikai, un tiku arī pie viņas autogrāfa. Tad es vēl nomedīju Dainu Šadri un dabūju autogrāfu viņas jaunākajā grāmatā. Tā, kur ir? Šitas video būs garāks, tāpēc apbruņojieties ar pacietību. Un tad Latvijas mēdīju stendā pēdējās iespējas plauktiņā dabūju Guntas Barbānas romānu Neilgi un nelaimīgi. Autoru diemžēl nepazīstu, arī nesamēdīju, bet jebkurā gadījumā kaut kad jau droši vien noķeršu. Tā kā mans guvums nav liels, tikai 4 grāmatas, bet tie ir veseli 3 autogrāfi, kas nāk klāt manā īpašajā plauktā, kurā jau ir vairāk nekā 100 grāmatas ar veltījumiem tieši man. Un bez šī foršā ieguvuma es, protams, satiku arī Laiks lasīt kustības dalībniekus, vēstnešus, kur ir ne tikai rakstnieki, rakstnieces, bet arī grāmatu blogeri un citi lasīt mīļi. Un, protams, savas mīļās spalvas māsas un spalvas brāļus Ingu Grensbergu, Ilzi Aizsili, Andra Rušmani Vēju, Sanita Strautnieci, Zani Zostu, kura kopā ar Rēziju Kalniņu stāstīja par savu jauno grāmatu un iestudējumu, kas ir tapis. Daina Šadris jau minēja Maija Krekle, Daci Krēsliņa, ar kuras zvēriem es sapazinos. Un vēl no pašas Krētas bija atbraucis Ričards Ingrams, detektīvu romāna autors, un vēl daudz citus, un protams, savu pirmo izdevēju Latvijas mēdīju un Ingu Ābelīti, galveno redaktori, un Zvaigznes galveno virspavēlnieci Vīku Ilgoku. Tā diena bija pozitīvu emociju pilna, un joprojām esmu tajās sajūtās. Tā kā ļoti priecājos par šo pasākumu un noteikti braukšu vēl. Nu ko, laiks lasīt, ķeramies pie lasīšanas un tiekamies pēc nedēļas. Čau!